Šodienas kultūra telpu dažādība. Varoņi un fenomeni. Nāve. Katru dienu tā nāk, citā laikā un vietā. Māksla un daba. Es gribu glaznot un zīmēt. Manā gadījumā tas pirmais lielais tāds tieši bija šis grafiti. Latvijas un tās cilvēku portretējums dokumentālo īsfilmu ciklā Latvijas kods – Latvijas šodien. Būtībā, ja neviens nerunā, tā varētu būt fantastisks sajūta, ka pilnīgā klusumā lidot zavirs meža. No 16. novembra ceturtdienās 7:30 vakarā LTV1 un Replay LV. 35 gadus pēc Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas pirmizrādes eposa Lāčplēsis Varoņi atdzīvojas jaunās skaņās. Lielvārdē, Daugavas krastā, rokopera Lāčplēsis. Sestdien 9:30 vakarā LTV1 un Replay LV. Novembra Krastmala. Daugavas tajā pusē ir Gunāra Birkerta gaismas pils. Šeit ir pēdējā Gunāra Birkerta ēka. Dienas gaisma ir ļoti svarīga glaznojot, bet vasarā tā ir saules puse. Tajos brīžos, kad satiksme tiktu apstādināta, šī kļuva par izcilu piemērot vietu māsu pasākumiem. Sarkanais karogs nepārtraukti plīvojas arī Svētā gara tornī, lai gan uz torni tika raidīta Bermonta armijas šāviņi. Raidījums Ielas garumā. Sestdien 4:30 pēcpusdienā LTV1. Šīs būvdetaļas ir visinteresantākās, ne? Aizrautīgais detektīva inspektors Humphrijs Gudmens ir pametis Karību salu Saint-Mary, lai kopā ar savu sadarināto Martu dzīvotu Anglijā. Viņš oficiāli sāks darbu pirmdien. Viņa neparastās darba metodes spēja atstāt spilgtu iespaidu vietējā policijas iecirknī. Tas nav uzbrukums, bet slepkavības mēģinājums. Detektīva seriāls Viņpus paradīzē. Vēsture ir tikai meli, kam visi piekrīt. No 10. novembra piekdienās bez 15:10 vakarā LTV1 un Replay LV. Nav par ko uztraukt. Aplausi studijā! Lāčplēša dienas priekšvakarā visi gaidīti uz gudrus vēl gudrāks īpašo Mārtiņdienas spēli. Gaidām spraiga spēle starp 7. un 2. pusfinālā. Ja tu viens pats ej pa ceļu, tad kā tu darīsi? Pa kreiso pusi. Kāpēc? Mamma tā teica. Un tagad mēģinām sašķērēt to, kas notiek apakšā, pa kreisi un pa labi. Bet košana tikmēr nevar, tā ir slikta zīme. Aiziet! Skaties piekdien 10. novembrī 18:50 LTV1. Es arī nevaru sagaidīt. 10 dienas, mēs dzīvosim šeit. Pieredzēt dabu visā tās varenībā. Būtu brauc caur upi! Stāvam viņš nekosam. Izaicinājumi, ko pārvarēt visiem kopā. Raidījums Uz sapni ar mazo. Ceturtdien 7:30 vakarā LTV1 un Replay LV. Profesora Andrea Fantī dzīve ir apgriezusies kājām gaisā. Nedariet tā. Es varu paskaidrot. Pēdējie 12 gadi viņa atmiņā ir izgaisuši. Kas ar mani noticis? Ja mani atpazīsta, nekas nelabojams. Andrejā ir grūti atpazīt savus kolēģus, ģimeni un to vīrieti, kāds viņš reiz bijis.
Esmu salauzts uz pusēm, saproti? Tāpēc man jādodas prom un jāizprot, kā es kļuvu par to tur. Itālijas seriāls tavās rokās. No 7. novembra darbdienās 11:30 no rīta LTV1 un Replay LV. Es esmu visskaistākā pār visu, kas zemes virsū un zem zemes ellē. Raini, tev draud briesmas. Viņi grib tevi iznīcināt. Tev, dzejniek, palīgā iešu. Šī ir mana nakts. Spīdolas nakts. Raganu medības Dailes teātra izrādē Spīdolas nakts no 16. novembrā. Režisors Viesturs Kairišs.